Sveiciens Ziemassvētku sērija Auto 2000. Jā, Ziemassvētku sērija arī pie mums Auto 2000. Šodien patestēsim noteikti mašīnas. Noteikti patestēsim. Kā vispār Ziemassvētku? Tev patīk, nepatīk? Zini kā, Ziemassvētku patiktu, bet ar vienu lietu, ja būtu sniegs. Tas gan nedrauc. Man atkal varbūt ne tās sniegs, kā vairāk tā sajūta. Salavecis, gribās dāvanas un tādas lietas. Protams, ne materiālās, arī kopā būšana ir svarīga, bet dāvanas tomēr saņemt ir forši. Kaut vai piparkūks, bet ļoti forši. Kaut ko vismaz druscīt. Mums jau klients atnes bija piparkūks arī forši. Nu iedos varbūt, kas tev krūzītēs? Tēja. Karcvīns? Nē, tēja. Karcvīns būs svētkā. Tā kā droši skaties šo sēriju, es teiktu, žēl, ka nav salavecis pie mums, ne? Nu, zini kā? Bet kas tur? Nāk! Tāds salavecis! Jā! Tā tad redziet, Ziemassvētku laiks ir brīnuma laiks. Gribam? Bet tu jau vēl nezini, vai viņš ienāks pie mums, viņš tik iet gar ceļu. Nu, cerams. Domā, mēs slikti uzvedāmies šogad? Nē, mēs ļoti labi uzvedāmies. Ir tāds vecīts, īso dāvanu maisu. Ej, tu nost! Man tā, ka aptrūkās vārdi. Ej, tu nost! Sveicināti! Sveicīt! Labdien! Cik Labdien! jūs ir vecs vēl? Nē, nav tik traki, bet vai šeit ir tas Auto 2000? Ir! Šeit ir arī Zemītes iela 11. Ir! Un šeit ir Tukums. Jā! O, kā man paveicies! Es esmu nokļuvis īstajā vietā. Jā, nevajag palīdzēt tev, vecīt. Nav pa smagu. Man nevajag, bet varbūt tu vari iedot man apsēsties. Jā, droši, nāc. Es skatos, jums tādi mīkstie krāvi. Jā, es vēl notīrīties priekš tevis. Sēdies nost. Visam glauni. Jā, droši, sēdies. Jūs tik divatā esat. Man jau bija rakstīts vēstulēs, ka te ir daudz vairāk bērnu. Bērni te nav, nu te jau, te līdz bērniem. Paņem vecīt, patur rokās. Kas tas Tu ir? noteikti nezini, kas tas ir, bet vienkārši turi un runā ar viņu. Nu, Ēdams viņš nav. Nav ēdams. Ja tu gribi uzēst, arī būs Nē, es kūsku. negribu. Pēc tā garā ceļa tomēr. Iedosim vecītim, kaut kur ieliksim, lai vecīt dzird šitā. Vo, ideāli. Pagaid, tas nav, viņš Neuzsprāks. nekontaktēsies ar manu auss aparātu. Nē, viss labi. Varbūt vecīts grib siltu tēju. Nē, pagaidām, nē. Nē, labi. Kur tad vispārējie puiši? Nu, cik Jūs- vēl ar klientiem ņemās iekšā? Mēs tā esam 4, jā. Tā jūs Pasaukt varbūt vecīt, uz minūti. Nu, palēnā. pagaid, varbūt, lai parunājam, atvilksim elpu drusku. Labi, sarunāts vecīt. Mēs te filmējam video, mēs kā reizi domājām uztaisīt pa kaut kādiem autiņiem video. Es jau no sākuma nesapratu, kur es īsti nāku. Es redzu, cik daudz autiņu, domāju, kur tik daudz cilvēku te sabraukuši. Beigās tad skatos, tas plakāts Auto 2000. Tad es sapratu, kad es esmu īstajā vietā. No sākuma likās un tā kā pie kino. Zini, kaut kur tā. Jā, Es jā, biju jā. kādreiz kino. Es esmu bijis vecīt kino. Esmu. Es arī pāris reizes. Nu tad tur ārpusē pilns ar mašīnām. Tu Pilns. tādā mūsdienīgajā esi bijis. Es nezinu, tāds kā pie mums ir. Tās jau un tās mašīnas arī nav tik launas. Es jau skatos te pavisam labi. Tik smukas mašīnas mums jau nav. Arī nav jau īsti ar ko mazgāt. Visur vienmēr sals. Tu paņem ar to lupat, nobrauki un viss. Un tā arī ir. Bet nu tā, kaut kā jau tā dzīvojam. Nav nemaz tik slikti. Vai ne? Jā. Vai kāpēc mums nav sniegs vecīt? Tāpēc, kad varbūt jūs nemākat uzvest tā klāt. Mēs ar Artūru pirms tam runājām, ka liekas, mums liekas, ka mēs tiešām labi uzvedāmies. Nu es nebrīnos, bet vai tad vispār nevienam nav sniegs sētā tagad? Nav vecīt. Tukumā Tikai pie nav. Tukuma ledus halles, kur hokeja halle ir. Tur varbūt kaut kāds mākslīgais. Tur jau uz lieldienām arī parasti ir sniegs. Ok. Tu nebļauj, viņš jau gan jau dzird. Viņš teica par to dzirdes aparātu, Nē, tāpēc es tā. tāpēc jau viņš man ir. Tad es atvainojos. Jūs tādi jautrie zēni Zini, kā es skatās. vecīt tev atstāšu ar Kristapu, es iešu parunāt ar puikām, varbūt viņi arī grib nākt apsveicināties. Jā. Jo es Un jau tad ceru, ka te ir dāvana. Nu ir jau ir. Ir, jā. Jā, tad varētu visiem izdalīt dāvanas. Sarunāt. Tad es jūs atstāšu Jo man jau ir darbs, viss pēc laika. Viss kārtībā, es Labi. Pasauc pārējais. Šodien bija daudz, šogad bija daudz ne bērni, nevis ne bērni, bet neģēļi vai kā jāsaka. Nē, ir jau kas klaus, ir kas neklaus, tagad jau visādi. Ko tu vari zināt, zini kā? Bet kā bija, teiksim,
40 gadus atpakaļ tie bērni bija paklausīgi. Jā, man liekas, tad bija drusku paklausīgāk. Tagad jau tiem bērniem atļauj visu darīt. Neviens neko nevar pateikt. Bērnam vienmēr taisnība. Jo es atceros, man bija tā, vai nu žagara, vai nu dāvana, bet tu kaut kā esi izlīd līdz tai dāvanai. Jā, tagad jau visiem ir dāvanas. Un dārgas dāvanas, jo ai dieniņās. Ja tu zinātu, cik dārgas, tu pat iedomāties nevar, cik dārgas dāvanas. Nu, autiņu vērtībā. Vēl, man liekas, 3 autiņi. Es jau nezinu, cik tām autiņām ir vērtība liela. No, ko viņi raksta, teiksim, tajā sarakstā, ka viņi prasa? Pie šitādu lapu iPhone ar kāds prasa? Jā, 17. 13. un 14. vairs neviens. Visi tikai 17. Jau visi grib 17. Un vienam tas fāteris uzraksts pēc tam. Tu tajā iPhone kastītē viņam paņem to kastīti un ieliec tikai ābolu iekšā. Jo viņš vispār nav mācējis uzrakstīt. No, redzēt vecākā. Tas atver kastīti, domā iPhones, ne, bet ābols iekšā. Kāds neprasa spēļu konsoles? Viss kaut ko prasa, viss kaut ko. Visu vajag. Tagad jau viss kaut kas ir veikalā, ieej veikalā. Es nezinu, kā pie jums. Mums jau viss ir veikalā. Vai tu gribi griķus, rīsus, šitos makaronus, visus tu var nopirkt. Es nezinu, kā pie jums. Varbūt jums... Nu, mēs laukos dzīvojam. Mums ir tā, ka viens maziņš kiosks, nekas cits nav. Viss plačos, viss pilsēta tikai plačos. Tas arī labi. Vismaz cits cilvēki atbrauc. Jā, tas gan. Vismaz kaut kādā apgriežās. Tagad jau galvenais, es jau esmu dzirdējis, Latvijā paliek arī mazāk cilvēku. Tas ir ļoti svarīgi, piesaistīt tos cilvēkus. Man vienmēr ir bijis tā, ka bērnībā, kad salavecīts nāca, man vienmēr likās, ka tēcis atstāja tās dāvanas. Ka tēcis ir tas salavecīts. Nē, tēcis jau nav. Tēcis nav. Tēcis? Viss ir īstie. Reku vēl viens parādījās. Nu nāc tuvāk, ko te parādījās? Nu varbūt pat pirmo, teiksim, kā jādara, klēpī jāsēž vai kā tagad? Vienkārši, kurš ir pirmais? Nu pirmais, Artūrs. Negribēji? Paldies tev liels. Padzeries. Viņš baigi bļauvecis, man liekas. Paldies. Lūdzu, Jā. Nu sāksim ar Artūru. Labi. Tu biji Artūrs, jā? Es saprotu, es runīgākais. Es varu teikt, ko tu rakstītāji vēstulē? Ko tu vēlies? Nu, es neatceros, es negribu ar visi. Nu, Kurā gadā viņš rakstīja? Šogad. Artūrs uzrakst man, ka viņš grib jaunu batutu. Pēc darba viņam gribētos relaksēties un palēkāt pa batu. Bet viņam jābūt ar riktīgiem augstiem bortiem, ar kārtīgām trepēm, pilnam kā mākonim, viņš man saka. Lai tas batuts man ir pilns kā mākons. Un viņš salīdzina ar Audi, es nezinu. Viņš saka, lai nav parasts Audi, lai ir, tas batuts nav tā kā parasts Audi, bet lai ir S-lainā. Lai, tas batuts ir S-lainā, zini? Es jau arī nesaprotu, un kur es tādu var dabūt. Bet mūsējais tas Salaveču, tas... Premjerministrs. Nevis premjerministrs, bet virsaitis. Jā. Viņš saka, tie bērni, tas ir ļoti labi, kad viņi izvēlās lielākas dāvanas, ko tu nevari izpildīt. Tu viņus paslavē, tu nebaidies sapņot, ja? Nebaidies sapņot un vienmēr sapņo lielas, vienmēr sapņo tāds lielāks sapņus. Es drīkst atsīt apstāties. Droši sēd. Paldies. Es jau ar tevīm runāju. Jā. Un tad tev arī tas kādreiz piepildīsies. Bet tagad kāda ir tā dāvana, tāda ir. Es domāju, tev patiksies. Ok. Zini kā, ir tāds teiciens, dāvinātam zirgam zobos neskatās. Arī jau, skaties. Vai ne? Zaļā šlēpīte. Lūdzu, pagaidi, tu jau kaut kā dzejolīt arī māki? Es? Jā. Pīrāgam, nabagam, abi gali apdeguši. Šito es arī zināju. Zināji? Super, paldies tev. Oi, paldies liels. Vēl kāds ir? Nākamais ir gatavs. Nāc. Arī būs dzejolīts jāskaita. Tavu manējo tur uzskaitīt. Paklausies, Kalvi. Arī pateikšu, ko tu vēlējies. Kalvis uzrakst Klaus uzrakst vēstuli, ka viņš neko daudz nevēlās. Viņš grib, lai viņam uzdāvina tālvadības pulti, vienkārši tālvadības pulti, kas būtu, kā jau tagad pa moderno saka, sakonektēta ar to pūris fotoradaru, lai viņš braucot varētu izslēgt un vienmēr paspēt laicīgi uz darbu. Bet arī tādu pulti es nekur nevarēju atrast. Ņem par labu, tev būs vienkārši parasta dāvana. Tu dzejolīt zināji kādu? Artūrs jau noskaitīja manējo. Tad noskait vēl vienreiz. Pīrāgam, nabagam, abi gali apdeguši. Ko viņš dzejols? Pasies, it kā es nebūtu dzirdējis. Apsveic tev. Paldies. Vēl kāds ir?
Nu, es nākšu, vecīt, Kristaps nākamais. nāk. Tu jau malacis. Varbūt jānoliek džektā zāvens kaut kur, bet pamatnīt vajag, lai var salikt. Okay. Lai Jā, pēc tam, lai viss redz, ko Mēs Salavēts drīkstam saka. vecīta nolikt. Droši. bet kaut ko apakšā jāpār. Nu, es esmu arī oriģināls. Es zinu to pantiņu tik pīrāgam, nabagam, Jā, bet apgalsam. pagaidi, es pastāstīšu te. Kristaps uzrakst vēstuli. Viņš grib saliekamo riteni ar 11 ātrumiem, kuru var ielikt tai lidmašīnas rokas bagāžā. Nu, Rinairā, kas tur iet iekšā. Nu, tādu riteni es arī, Kristaps, nevarēju atrast. Varbūt nākošajā gadā, bet nu šogad Bet pagaid, stop, tu zini, kāpēc man vajadzēja to riteni? Es nezinu. Mums ir vēl viena filiāla Vācu laukos. Un, ja tu kādreiz vēl būs laiks, tu varēsi iet auto2000.lv, Jā. tur noskrolos uz leju, turpat ir sadaļa Vācu auto, kas atrodas Vācijā. Es esmu Vācijā bijis Jā? ar dāvanām arī. Kurā vietā pilsētā? Es esmu pie Dortmundas. Es tur esmu, arī kaut kur tur esmu bijis, man liekas, tajā arī. Labi, Kristap, paldies, ka tu man pateici, es apsīšos. Kā man jāskatās vēl vienreiz atkārto? Auto2000.lv jāiet. Tur lejā ir sadaļa auto Vācijā. Labi, apskatīšos. Un tur var apskatīties. Arī Paldies. mums mašīnas ir drīzumā. Vispār, vecīt, ja interesē tev kāds autiņš droši pie mums. Jā, jo man jau vecais autiņš jau tāds tīri O, pagrabējis. man ir savādāk Jā, dāvana. tev nekā- savādāk, A, pasties. žirafē? Jā, Wow! šīrāms, patiešām tu nebija ievērojis. Wow! Paldies, veci! Nu, kas vēl jums kāds ir? Nākamais ir Roberts. Tūlīt tās vecīt būs, jā? Jā. Arī Roberts atnāks. Jā. Nedaudz jāuzgaida. Tev Kur nav tu augsts? dabūji? Man nav, kur tu tādu pašu dabūji? Šī tāda? Jā. Man ar tāds pats ir. Bet tu jau man iedos savēju. Nē, tas ir tavs. Man ir mans. Tev ir tavs. Tā, lai abus dzird. Es sapratu. Kā, Nu kā vispār saki, vecīt, kā ir pie mums Tukumā? Es domāju, ļoti jauki. Es skatos, cilvēki braukā, visi te pārticībā dzīvo, mašīnas iet visu laiku uz abām pusēm. Kamēr es braucu, akumulātori visiem labi, daudz signalizēja man. Vai ne? Jā, Es redzēju, Gaismas nevis redzēju, arī. bet mēs sēdējām un es dzirdēju kaut kas tālu. jā. Gaismas arī visiem ieslēgt. Okay. Es domāju, ļoti kulturāli. Pa visam man šeit Tukumā patīk. Es neko sliktu Kur tu nevaru pēc tam tālāk, uz kuru pusi? Ai, tad man jāskatās, kur mans telefons man ir. Rūķiem jāzina, jāprasa kāds maršruts, Jā, kaut ko. vai ne? Kaut ko tam Kaut līdzīgu. ko, jā. Es nelauzīšu tavu galvu, piedod, Tiksim lūdzu. Es galā. tikai tā. Nē, Atkal ar viss saviem kārtībā. muļķīgajiem jautājumiem. Nē, nav jau muļķi. Katrs jautājums jau tagad jau galvenais parunāties. Vai ne? Jo mēs jau nemaz... Tu esi braucis kādreiz vilcienā arī? Ar vilcienu? Jā. Protams, esmu. Vot tu paskaties, katrs tur tikai... Vai autobusā tas pats? Telefonos. Telefonā. Nemaz cilvēki nerunā. Kādreiz cilvēki daudz parunājās. Viens pastāstīja, kā tev iet, es pastāstu, kā man ir. Tagad viss tik telefonā. Bet tad es izdomāju, vecīt, zini, kā jādara ir. Varbūt, ja teiksim mazi, nu kā Atņemt mazi. visiem telefonus. Nevis atņemt, nē, tas būs tā rupji. Bet, piemēram, bērni raksta vēstules tev, jā, parasti katru gadu. Varbūt tie, kas prasa telefonus, varbūt tiem telefonu vietā kaut ko citu iedot. Nu jā, Mazāk tie telefoni būs. zīmējumu papīru. Vo! Vai Vai tā kā krītiņas, kādreiz, jā. atceries, kā bija kādreiz pirms gadiem? Nu, Pirms nezinu, gadiem bērni pa krāsainiem flaumasteriem. priecājās, Un skrēja ja tur ārā. bija ar 6 krāsām, Nu, vot. vēl tas tā. Bet ja bija tie 12, nu tas ir M-paka. Tā ir M-paka, ok, tā ir M-paka. Ja bija Tā tad 12 dzirdējāt. krāsaini flaumasteri, tā jau bija M-paka. Dzirdēt, ja ir 12 flomasteri kādreiz bija, tad jums bija M-paka. Tagad jau... Redziet, cik salavēcīts kādam īstenībā tu ir tagad- advancēts uz autiņiem. Tagad tu vari kādam iedot 12 flaumasters. Zini, kas ar viņiem notiksies? Viņi ciematīs plauktā un viss. Jā, un tā viņi tur sažūst. Tur jau tā lieta. Kādreiz jau es atceros, viņš izrakstījās un vēl pamērcēja odekolonā. Pa tā, jā. Ok, nu Mājās redziet, bija kā laika odekolons. mainās. Vai ielēja tur pa to attaisītu augšņu vaļā, Jā. ielēja iekšā odekolonu Ok. un tad vēl... Mācieties. Īstenībā jāapstās, kur ir tas Roberts palicis, vai ne? Pasauc vēl Viņš Roberts, laikam jā. negrib dāvans. Ārē, kur ir Roberts? Tūlīt būs. Varbūt, ja jau viņš... Varbūt pamēģinām vecīt kopā kliegt. Robert! Robert! Re, kur ir Roberts? Tad būs večukam jādod dzirdes aparāts. Es dzirdēju, ka viņam esot. Es tik tālu nedzirdu. Tu biji Roberts. Jā, labvakar. Labvakar, Robert. Klausies, tu jau arī biji rakstījis ēstuli. Es visiem izstāstīju. Es vairāk sūtīju, bet Vairākas, bet es tev pastāstīšu par to vienu, ko tu gribēji ļoti vēlējies. Es visiem prasīju, vai var stāstīt, viņi teica, lai stāsta. Roberts jau prasīja, ka viņš grib jaunu to skrējriteni.
jaunu skrējriteni, bet ar Alcantara ručkām. Jauns skrējritenis, lai viņam ar Alcantara ručkām. Es nesaprotu, kas tas ir, kas tās varētu būt par ručkām. Tāds mīksts. Tāds mīksts, jā. Nu jā, būtu zinājis ātrāk, varbūt būtu atradis tev tādu skrējriteni. Bet es jau teicu puišiem, nu, ka tas nekas nevajag baidīties no lielām, kā saka, vēlmēm, vajag tikai domāt un rakstīt. Varbūt nākošais gadu rakstu atkal, varbūt es vēl kaut ko citu tev piemeklēšu. Bet tu e-pastu saņēmi, ko es sūtīju? Es visu esmu saņēmis, tikai saprotu, bet tev vajag jau ātrāk rakstīt. Ātrāk, jau kaut kur rudenī. Es to jau ātri rakstu. Nē, septembrī uzrakst. Jo tu uzrakst novembra beigās, man jau zini, cik darba ir. Vēl vairāk nekā tev. Nu ja? Es vispār netieku no savas būdiņas ārā. Visu laiku tikai sūtu. Sēž un sūtu. Labi. Pagaid, tu arī zini kādu dzejoli? Jā. Nu, pastāst. Mežā auga eglīte citām eglēm blakus. Tur mēs viņu atradām, brienot sniega taku. Es ceru, ka tas nav pa valsts mežiem. Nē, pa valsts mežiem, pa tiem var, pa privātajiem nevar brist. Es tikai pa valsts mežiem brienu. Es izmantoju aplikāciju, tur parāda, tas ir valsts mežs. Kur drīkst to vienu eglīti. Tas ir ļoti pareizi. Tikai katrs cilvēks var paņemt vienu eglīti uz ziemas. Reizi gadā. Jā, reizi gadā. Jā. Malacis, par to tev dāvana. Skaties, tu esi priecīgs. Arī par šitādu dāvanu. Ko? Bet te ir siltas ručkas. Ir, gandrīz arī tas pats. Jā. Bet Klau, vai tev kāds ir iedevis dāvanu? Man vēl nav šodien. Jā. Tu pantiņu zinās? Es varu noskaitīt jūsu universālo pantiņu. Pīrākam, nabagām, apdegusi. Tad, lai nebūtu pīrāk, bet vismaz kāds saldumiņš, lai pietiek spēks. Paldies, Grano. Kur vēl labāks? Paldies tev, Robert. Jā, paldies. Es maisā, pēc tam es atradīšu. Jā. Kā tev pa šito gadu gājas vispār labi? Daudz darba? Ražīgi. Tas ir ļoti labi, jā. Galvenais nepadoties un tikai strādāt, visu laiku strādāt, atpūsties un atkal strādāt. Jo, zini, kā tagad jau cilvēkiem visiem jāstrādā, visu laiku jākustās, jābūt kustībā. Jā. Es vēl domāju, varbūt tev tās vēstules vajag tā, lai var izlasīt automātiski kaut kā, vai balsziņu var sūtīt? Balsziņu arī var atsūtīt. Mēs jau tagad esam tikušies pazīstam, es uzreiz atcerēšos tavu balsu. Tas balss es labi atceros. Tā telefonu, kā tu man pazvanīsi, man nav jāzina tavs numurs. Kāds jums vispār ir numurs tam auto 2000? 2000, 2246 vai 2247, tas būs man. Pagaid, auto 2000? Un telefona numurs arī. Telefona numurs arī 000 200 22 47. 47. Es atcerēšos, mēs esam vienkārši numurs. 2000 22 47. Tieši tā. Jo, pasies, 8 cipariem jābūt un 8 cipari ir klāt. Trapī, jā. Tu esi pazvanījis uz auto 2000. Tieši tā. Tev jauns ragavs nevajag? Mēs jau te runājam, te Artūrs piedāvāja jauns ragavs. Varētu kaut ko pamēģināt, es nezinu, ko. Man jau tas atsais autiņš galīgi tāds. Mīkstāks varbūt, ne? Varbūt kaut kas mīkstāks. Ciets ragavs, mīksts. Kaut ko gribi izbraukt? Varētu kaut ko izbraukt, izmēģināt, ko es jau tev teicu, man jau tas BMW vecais ir, tā sants jau man pat citreiz nevajag signalizēt, viņš Ir empaka. Es pat nezinu, vai tur kaut kas ir. Riteņi ir empaka, jā. No, varētu kaut ko pamēģināt izbraukt, ko? Salavecīt, es došos lēnām. Paldies tev liels, jā. Man arī daudz darba ir gada beigās. Davai. Jānosūt vēl atļaušos. daudz vēstules. Aha. Nu, saki, lūdzu, vecīt, mums šeit ir ļoti daudz mašīnītes. Jā, es jau Saki, skatos. kura visvairāk uzrunā, ar to arī brauksim. Nu, man jau nav, tev ir kādi jau piedarbināti. Man ir jau kāds piedarbināts, man vairāks ir. Mēs jau parasti uzsildam. Nu, ja tu teici, ka varbūt tu gribi Mercedes izbraukt. Mercedes arī varētu braukt. Jā? Ko? Jā. Tad es sagatavošu. Sagatavotu man Mercedes. Un tad tu brauksi, jā? Tad es varētu izbraukt. Okay. Nu, ko vecīt, autiņš ir sagatavots, paņēmu ļoti komfortablu, ļoti ekskluzīvu, teiksim tā. Tu tomēr atved mums dāvanas, mēs arī gribam dot pretī kaut ko foršu. Jā, kas tas ir pa marku? Tas ir Mercedes. Mercedes pilnīgi. S-klases Mercedes.
ko jā, premjerministri un visi, Visi zina. visi šitie, Jā, kas brauc. es zinu. Izvizināšu, laižam? Labi, laižam. Tu vari droši dāvans atstāt, neviens viņus neaiztiks. Neviens te neņems. Neviens neaiztiks. Labi, man jau Tu jau Roberts zini. uzdāvināja dāvanu arī. Labi, Es atstāju savu mašīnu. iesim. Nāc, es tev parādīšu, kā jau es klases Mercedesam nāc, šeit būs. Priekšā nesēž, priekšā sēž šofers tikai. Tu sēdies tajā aizmugurē. Vecīt, nu te gan tu laidi, Artūr. Kāp tik iekšā, iekārtojies. Ko es tev uzreiz pieteikšu? Ārā ir augsts. Es tev ieslēgšu dupšu apsildi, Jā. lai tev ir Bet silts. ja man paliek pa karstu, Tad tu man saki, es visu izdarīšu. Šeit bet ir. kā tu varēsi atskriet pie manis? Es tikšu galā. Tu no... Es visu Es izdarīšu. sapratu. Tev ir jābauda brauciens. Es sapratu, paldies. Tad tev, braucam, Artūr. jā? Riktīgi Vot, labi. jau ir. Riktīgi labi, Artūr. Tu jautāji, kas šitā par Jā, lapu kas ir? tā ir pa lapu? Tā ir cenu lapa. Ā, Mēs jau tirgojam šo automašīnu. var nopirkt? Var pilnīgi nopirkt šito? viņu, jā. Tikai 21,000 jau. No zin kā 21,990. Bet viņš ir tikai nobraucis 78,000 priekš tā Riktīgi, gada. tas ir tikpat kā tikko piebraukta mašīna. Jā, un zini, kas ir vislielākais pluss? Ka viņa ir no Japānas. No Japānas? No Japānas, jo tu- Nē, Artūr, es tev negribu ticēt. Negribu ticēt? Jā. Es tev pierādīšu. Nu labi, tad es tev ticu, Tad ja tu tu tik tici. pārliecināti Izbrauksim runā. maziņu aplīt, es tev parādīšu. Jā. You're mean one. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel. Mr. Grinch. You're a bad banana. Mr. Grinch. With the greasy black peel. You're a vile one. You got termites in your smile. You have all the bittersweetness of a seasoned crocodile. Mr. Grinch, you're a foul one. Friends you don't have. I wouldn't touch you with a 39.5 foot pole. You're a monster. Your heart's an empty hole. You got garlic. You got garlic in your soul. All them smiles, homie, I turn up, frown. All them decorations, I tear 'em down. You can ask Max, I don't play 'em round. Ayo. Who is this mean fellow with his skin all green and his teeth all yellow? What you so mad for? Halloween come around and we ain't knocking at your door, man. Mr. Grinch, you're a bad banana. You spoil everybody with your madness. Ko mums Grinch dāvans nozag? Es saku, Grinčs bija un dāvans vēl nozaga. Kā lai mēs tagad to Grinču dabonām atpakaļ dāvans? Es domāju, ka mēs viņam varam piedāvāt izbraukt ar kādu autiņu. Mierīgi. Kādu auto tu gribētu izbraukt, varbūt tu vari parādīt. Mums tur galā ir e-trons piedarbināts, Porsche un Tigons. Viņš domā, Ņemt Audi. Audi, Audi, lai iet Audi. ejam pēc Audi. Kāpēc tu nozogi dāvans mums, Grinčs kungs? nebija es. Mēs redzējām, kas tu biji. Tas nebija. Tā nevar būt, tu vienmēr esi sliktais. nezinu. Tu esi sliktais. Nav sliktais. Mums bija vecīts iedeva dāvans, bet tu viņus atņēmi. Viņš iedeva, bet paņēma. Blīn, mums bija jādabon kalvīt atpakaļ tās dāvans, ja? Jā, obligāti. Kamēr vecīts izbrauc ar S-klasu, mums nozog dāvans, Grinčs. Tas ir normāli. Jo viņš tiešām nāk, dzīves ir Japānā, un viss ir saglabājies oriģināls. Pilnīgi Japāņu. Japāņi. Viņš ir, protams, pēc tam bijis Vācijā, kur ir viss certifikācijas, Jā. bet pēc tam mēs viņu esam atzinuši šeit. Tāda eksemplāri nav daudz. Un viņa vērtība tikai un vienīgi kāps uz augšu. Paies vēl 10 gadu, viņš būs vispār 30 000. Var palūgt tev nolikt vecīt Ja man būtu naudas, es nopirktu un turētu viņu garāžā 10 gadus un pēc tam pārdot pa 30 000. Jā, ļoti pareizi. Kā mēs to sakam? Investīcija. Jā, tā būtu investīcija. Ko gatavs? Jā, gatavs. Tu varētu man izslēgt to sildītāju. Jā, labi, es tev izslēgšu. Viss kārtībā. Silts, jā? Jā, ir silts. Ok, tad ir labi. Bečukam ir silts. Parastais pulkstenis, kur tad tāds tagad ir? Šitāds? Tādu jau nemaz jaunieši vairs nepazīst. Šī tāda vairs jaunieši nepazīst. Te jau jāpērk kaut kādam pieredzējušam cilvēkam, kas pulksteni Jā, pazīst. šādu mašīnu arī vecīt nepirks, kurš katrs.
Jo kuram katram jau nebūs arī tāda nauda. Jā, un tas, ka pirmkārt viņam ir 6,3 benzīna dzinējs, viņš arī, nemaloši, viņš nedaudz arī degvielēt. Students to nevarēs pavilkt. Jā, studentam jau tādas mazākas mašīnas. Jā, Kaut kāds maziem. Opels vai Fordiņš. Jā, vodka, studentiem. Tas ir tāds studentu mašīnas. Zipa mašīnām. Bet šitās jau kārtīgām Vecīt, es tikko izdomāju, varbūt, ka beigsies Ziemassvētku laiks, varbūt tev jānāk pie mums ir nedaudz uzstrādāt. Vajag zinoši šie spautiņi. Varētu pamēģināt, bet man jau arī pašam ir pēc Ziemassvētkiem. Labi, es tikai tā. Bilances un viss pārējais. Ok. Nav Nu tik labi, vienkārši. kāds ir sajūtas? Riktīgi labas sajūtas, Artur. Šitādu mašīnu es vēl neesmu braucis. Nekas negrab, ceļš arī gluds ir. Jums jau tie gludi ceļi pavisam ir. Šajā apkaimē ir, jā. Te ir gludi. Mašīna iet vēl labāk kā tas pulkstens, Vai man ne? gribētos teikt. Jā, Tas gan. vēl labāk kā pulkstens, bet to riktīgi labi, es esmu riktīgi priecīgs. Iekšā ir silts, rokas nesalst, kājas nesalst. Tas jau ir Ko galvenais. vēl vairāk var vēlēties? Vietas cilvēki? daudz. Jā, pasties, kad tu nospied uz pedāli, arī labs uzrāviens ir. Uzrāviens viņam ir ļoti labs, jo tur ir Bet jā, benzīna dzinējs, ko tu gribi? Artur, man jau kājas gaisā, tu Labi, viss atvaino, es tikai druscīt gribēju. Labi, es jau Visi sapratu, tu kārtībā, gribēji ok. parādīt. Nē, riktīgi Foršs labi. autiņš, vai ne? Riktīgi foršs autiņš, vai šitāda autiņa. Ieteiktu cilvēkiem tādu. Es jebkuram ieteiktu cilvēkiem, kam ir naudas un kas grib vērtības un, Vai teiksim, ne? siltu mašīnā un braukt un priecāties, tas jebkuram cilvēkam, es domāju, tas būtu labs autiņš. Tas gan ļoti pareizi. Jo tu tas saki. jau, kur tad vēl labāka mašīna? Jā, šis tiešām ir ļoti tāds, kā lai pasaka, limuzīna klases auto. Jā, kam vajag limuzīnu klases auto, kas grib braukt, zin kā, tas Vai- jau nav vairāk priekš zīmēšanās. Un tas tādam cilvēkam, zin, kam patiešām vajag tādu mašīnu. Kā mēs sakam, vecīt, svētdienas auto. Jā, svētdienas Ikdienā varbūt ne, bet svētdienās Jā, izcili, man jā. liekas. Izbraukt, pabaudīt to braucienu. Kaut vai kādam zemniekam, kam ir traktors un mājās jau džips, bet svētdienā viņš grib izbraukt ar šitādu Vai ne? mašīnu. Man liekas, ka Aizbraukt ideāli. uz kino vai uz teātru. Tu jau arī pats teici, ka tu esi bijis kino. Es arī Protams. pārreiz biju kino. Zini, kā vecīt, arī, kā mēs te darīsim, iesim tālāk, bet atceries, no šīs mašīnas man ir jāatver durvis. Tā tomēr S-klase tā ir, tāpēc... Jā, pagājuši šito cenu zīmi man līdzi Jā, nē, jāņem. to tu padod man, es viņu likšu un mēs viņu tirgojam tālāk. Es sapratu. Tā, es Cilvēki tagad- jau varbūt tagad atsauksies, varbūt dzirdēs. Varbūt. Es arī kādam pastāstīšu. Lūdzu, vecīt. Izkāp arī ērti, vai Jā, ne? citur man zābaki ķerās gar šitām te durvīm. Un parasti paliek tur netīrs. Jā. Kā šito vietu sauc? Tā? Tā rāmis, zin kā. Rāmis. Jā, aizsarās zābakam purngals un tu netiec ārā. Un tad tev tā mudīgi ir jānolavierē. Bet šita ir Paskaties, riktīgi. 7. gadu mašīnā, skaties, tepat nevajag cirs durvis. O, Viņas pašas tāds piesūcās. autiņš ir ko vērts. Vai Tāds, ne? es pat teiktu, tā nauda nav tā vērta, ko tā mašīna. Nav tas un tā 20,000 Un vēl nav tas tik vērtīgs. dzelzis, kas tur ir apakšā, vispār. Nav tik vērtīgs Vai kā tā ne? Es mašīna. piekritīšu tev, es Jo, Artur, es esmu tik ļoti priecīgs. Kā tu māki iepriecināt cilvēkus? Vai ne? Kas tas tāds ir? Kā tu māki iepriecināt Kas tas tāds ir? Es nezinu, pie mums šitādas es neesmu redzējis. Man liekas, labs viņš neizskatās. Nav labs? Var Kas jau tas būt tāds ir. vispār ir? Pagaid, bet tas jau nav tas, kas nozag to Ziemassvētkus. Tas Ko viņš tu dara vispār? Kāpēc viņš ir zaļš? Es arī nesaprotu, kāpēc viņš ir zaļš. Jūs ko? Tas Varbūt- ir Grinčs, viņš mums nozaga dāvanas. Mums tagad ir jāizbrauc ar mašīnu, lai dabūtu atpakaļ dāvanas. Pamēģini tad izzināt arī viņu, Artur, kā? No Artūram jāmēģina tad izsūcināt arī Grinčs. Mēģināt, zini, kas jau ir pats stulbākais? Es tev vēl vecīt teicu, atstāj dāvans, neviens viņas neņems. Ai, nekas. Dzīvē gadās visādi. Artur. Labi. Dzīvē Tad ir gadās- labi, jo es domāju, ka vecīts man visādi nepiedos var to. gadīties. Nē, mēs jau tās dāvanas atradīsim. Tu viņu var pamēģināt, parunās, jo šitā te, tu uz riņķi, runāt tu māki. Parunās, varbūt viņš pats atdos labprātīgi. Ok, tad es braucu. Jā, tad es tu brauc braucu ar viņu, jā. Ok. Zini, ko es nesaprotu, Arču? No tu izbrauc ar vecīti, viss bija kārtībā. Kamēr tu brauc ar vecīti, šis mums nozog dāvans. Arī tavējās. No? Kā mēs atrisināsim to jautājumu? Tāpēc mēs tagad mēģināsim izbraukt, pierunāsim ar Grinču kungu, lai
viņš mums atdod atpakaļ dāvanas. Kā vispār Grīņškungs jums liekas elektroauto labs vai ne? Kā lai saka, tūlīt pārbaudīsim, kas te mums ten ir. Nu, daudz latviešu saka, ka elektroauto ir toster, tā ir ar to? Ārā skaļi rūts motors, vienīgais, kur pateikt. Motors vispār nerodas. Ja domājies, tas Grīņš, man jau dusmu uz viņu par to, ka tos dāvans. Saka ar vecu dīzeli braukt. Kāda vecs dīzela elektroauto pa dūmu nenāk? Labi, pagaidīsim. Izpūtais ir elektroautiņa. Vecais dīzels. Un mēs vēl redzēsim, kurš ir vecais dīzels. Es domāju, Grīņš, ka iespiedīs gāzi, viņš pat nesapratīs, ka tas elektroauto tik labi iet. gan. Kur viņi te visi brauc? Uz svētkiem un no svētkiem. Es domāju, kā mēs dabūsim no tevi tās dāvanas atkal ārā. Kur tu viņas diezes līdzi? Reāls točs vecs dīzels šis ir. Oi, mums pazūd gaismu. Viss ir vecs dīzels. No, točs nav. Es nezinu. Savā laikā ir ar kaut ko labāk braukt. Nu, ziniet, kā skatītāji, neklausieties, elektroauto ir labi. Grīņš vienmēr jau, protams, ir sliktais. Mikroviņu krāsas ļaus maniem. Blin, Artūrs nav piesprādzējies. Es tas pa godu heiterīšiem. Ok. Ew. Klausies, kurš tās dāvanas? Heiteri, tu gadienā mums neesi komentārs rakstījis tur zem tiem video. Točna nē. Jo tagad tu sāk domāt. Es nevaru. Viņš, man liekas, bija ar to nikiem. Viņš bija vairāks profils. To mēs vēl pārbaudīsim, bet zini, kas ir pats galvenais? Mums ir jāatbūt dāvanas atpakaļ. Kur tu viņas liki? Es nezinu. Man nav viņas, neesmu ņēmis. Tu gribi laikam, lai mēs to kameras slēdzam. Tādu laikam Man likās, ka Artūrs teiks, tu gribi laikam, lai ir kipišs. Kipišs ar Grīņšu. Ko es teikšu kolēģiem? Es vecītim, Reik tas bārdainais, to balto bārdu, tas ir paņēmis. es vecītim solīju. Mēs aizgājām aprunāties ar vecīti. Vajadzēja mums aprunāties. Es viņam solīju. Viņš saka, dāvans ņemt līdzi, es saku, nē. Es saku, nē, viņas nekur nepazudīs. Tas Es bārdu. Nu, negribu kā viņu- vispār ir ar e-tronu braukt, Grīņškungs? Labi vai slikti? Sūdīgi. Kāpēc sūdīgi? Jūs gaidiet kaut ko labāk, ko viņš pateiks. Tas spoguli neredz. Tagad Tā mikroviņu krāsnes man vispār nepielāgojās. Mikroviņi, viens tosters, otrs mikroviņi. Pabrauc drusīt uz priekšu un griez līdz galam, un tu tiksi. Tiksim. Jā. Ar pāris šīkām, bet tiksim. Viņš jau speciāli grib sašķīkāt mašīnu. Speciāli. Es nezinu. Nē, bet tiešām, Pasies, tas tosters reāli bļo virsū. kādas Es jau emocijas? Nu, elektroauto. neticu. Mēs jau braucām jau? Mēs jau izbraucām. Nu, tu dod. Šitas ir Dāvans nozog. Nu, vismaz vietā var palūgt jums nolikt, vai jūs jau nedarāt tā, vai ne? Kur ir vieta? Vieta nav. Vietu nav. Vai. Nu, Ārč, Es ko... nezinu. Man 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 ja godīgi, nezinu. Zināsim, kad Pieņemsim, ka viņš tās stāvēja dāvanas šitā. nodos atpakaļ. Noteikti, ka nav man. Nav viņas pie manī, saprotiet? Ok. Saprotiet, es jau labprāt. Nu, tātad, To mēs vēl jūs saprotat, viņam nepatīk brauciens, dāvans mums būs grūti dabūt atpakaļ. Būs jāiet pa otru ceļu ar tur, man liekas. Jā. Velc tos boksa cimdus. Kamera tiek slēgta ārā tagad. Parādīsim Grīņšam vienu busiņu. Grīņškungs, tas ir godīgi. Tik labs busiņš. Turpat nav aizmugurē ne ledus kaste, nekas. Tur viss ir ok. Tur tev pat nebūs augsts. Tu jau nāc no, man liekas, kā Ziemeļpola, ne? No kalna gala. Jā, droši. Nāc šeit. Kā reiz Kalvīts to busiņu atsved uz pasūtījumu. Jūs to redzēsiet nākamajās sērijās, bet nāču Ārču. Jā, tūlīt tās attaisīsim vaļā. Attaisīsim smuku vaļā. Tā, Grīņš, lēnām kā piekšā. Es domāju, Nē, nevaram dabūt to Grīņš te iekšā. Mēģinām pa sāniem. Ne jau Grīņš dabūt iekšā, ne jau mēs vienkārši paskatīties. Tu jau nedomāji uzreiz, ka dabūt iekšā. Nu, labs autiņš. Taisfiksiet, Artūr, taisfiksiet! Tā. Nu, un ko tagad teiks? Nav nemaz augsts.
Nav augsts, tad pasēd kāds minūtes 5, 10. Zini, ko izdara Arči? Uz pilnkla tuški ieslēdz. Ieslēdz. Pagaid druscīt. Pagaidīsim, Arturs, lai tie arī bija saldētā, un tad jūs redzēsiet. Nobūs briesmas. Nav vēl augsts, jā? Maz, nē. Lūdzu, kā pie jūras sauļoties. Viņš jau saka tā, ka pie jūras. Jā? Jā. Sēdz iekšā, Arči. Busiņš to tiek darbināts. Nu, baigi klusi pieliec. Labs bus. Galvīs tomēr labas mašīnas nopērk. Jā, uz pasūtījumu pat nedzird, ka pieliec. Nu, tagad nav augsts. Nerunā vairs sev. Nerunā. Laikam ir pa augstu vēl, Arči. Jā, Paņem vēl vienu lietu. pa augstu. Bet gaidām vēl. Viņš nenomirs tur. Mums tā jāatbūna tās dāvanas arī atpakaļ. Paga, nu ko tas Arčs vēl viena lieta? Šitas viņš knāt pelpo, man liekas. Nu, ja viņš atstiep kājas, tad sanāk, mēs arī nezinām īsti, kur dāvanas ir, vai ne? Nu, un Arturs vēl aizskanē pēc vēl viens lietas. Nav vairs roka jau. Skatītāji. Dāvanas arī vairs nebūs. Nu, vat, šī bija sērija. Dāvanas pazūd, Griņš nosalst. Arturs arī pazūd ar atslēgām, vai ir ko. Ja jums likās, ka jau sērija galā, tā gluži nav. Tā gluži nav, jo to mēs tā nevaram atstāt. Mums jāelpina būs Griņš. Būs jātais mākslīgā elpināšana. Tāpēc Arturs līdz ar pirmos palīdzības somiņu skries un mēģinās elpināt Griņšu laikā. Viņš jau Arturu neelpo vairs. Pavēlu, es jau redzu, ka tu... Nebūl. Šito vēl tūlīt. Nē, Ew, Griņš! vajag jau šoviņu salt. Kas ar dāvanām? Kur viņas ir? Nav? Nu, tā pasēd vēl bišķīt. Točs nav. Vajag. Viņš tur knapi. Kā mēs dāvans? Ko tu pārējiem? Es domāju, ceļam ārā, viņš sapratīs. Nē, Mēģinās vēl. vēl bišķīt. Lai Tiešām var... paciešās. Es varu arī šito iepūst viņam. Un tad vai gan tur būs tā, ka uz citiem. Griņš to pēdējā iespēja. Teiks, kur dāvans vai nē? Tukumā. Tā tad viņš viņas nevienu. To, es domāju, laižam ēļā, ne, lai nesaldējās. Vai iegriezt vēl 2 grādu Nu, augstāk? iegriez 2 grādu. Vai vēl bišķīt? Artūram nav mieru spīdzināt. Es jau slēņu pat nebūs, jūs jau redzējāt. Tūlīt tur būs mīnus 15. Tagad bija mīnus 10, nu būs mīnus 15. Bet tā forši īstenībā busiņš ar saldētavu, ja kādam vajag, var uz pasūtījumu. Jo uz pasūtījumu arī Džeks, kas paņēma, nodarbojas ar gaļas tirdzniecību. Nu, ar gaļām. A, tu nejūti, ir klusums jau viss? Tas gan. Es labāk slāpēju. Slāpē nost, viss ceļam viņu ārā. Es domāju, kad viņš parādīs arī, kur ir tās dāvanas un metam mieru. Jā, viņš jāņem ārā. Pēc tam beigās mēs vēl pie kaut kā būsim vainīgi. Aiz labas sirds, protams, gribēju. Viņš elpo, dzīvs! Viņš runā. Nāc, varēs izkāpt. Lēnām kāp ārā, lūdzu. Tas jau. Nu ko, nosali? Kur jūs man pamodinājāt? Nosali? Nē. Viņš iemīga. Labi, nāc. Viņš tak ir dūls, viņš Viņš ir iemīga. dūls. Kā lai dabūn tās dāvanas? Vienkārši lūdzu parād, kur ir dāvans. Mēs Lūdzu. gribam. Neko daudz neprasam, tikai dāvanas. Kaut kur tur. Tas nozīmē šeit. Tur. Šeit? Tur. Ejam. Zini kā, var ar tevi vienu lietu. Man bērnībā mācīja. Es atceros, kādreiz kaut ko gribēju paņemt, man teica silts vai augsts. Mēģinām. Silts? Tur ir silts? Vai tur ir silts? Visur silts. Visur silts, ejam. Vai. Pasties, ko es gribēju tevi iepūst tur vēl iekšā. Tas ir pa to, ka neklaus. Tā, labi, šito noliksim te. No To pēc silts? tam. Tu man saki. Nu jau ir silts, jā? Ejam. Tu saki, ka siltāks paliek. Man ir silts. Ja mēs pēc jau mīnus 15. Tam arī silts. Ok. Te jau ir jābūt karstam. Jau nav. No lampām tas kāds, tas no lampām kāds, tas nav. Viņš atkal melo. Tik viegli Arču. nebūs, man Viņš liekas. atkal melo. Zini, ko man liekas, ka jādara? Tu tikai klusu. Tu runā ar viņu. Es no muguras pieiešu tā.
Domā, tad varbūt nebūs. Zini, ko vajag visu izdarīt ar labu un ar pozitīvismu. Es saprotu, Griņš negrib dot. Ja mēs, zini, kā jau, ka bērnībā tu vēlējies dikt kaut ko, vienkārši vajag Noticēt tam. noticēt, ritīgi Un būs. būs. Nu, davai mēģinām. Mēģinām. Citi domās, ka mēs spiežam kaut ko. Redzi, arī ritīgi gribot un ievēloties nevar. Griņš pasaka, kur ir dāvanas. Viņš tik rāda visu laiku šitā. Jā, vot šitie, te silts augsts, viņam ir silts, tikko no -15, viņš saka, man ir silts. Es ticēju godīgi manifestācijai, ka tas tiešām strādāja. Šis vienmēr esmu tam ticējis. Viņš neko netic. Meta roku tikai. Bet reku vecīts. Vecīt! Šitās taču ir jūsu dāvanas. Jā, tās ir Tās mūsu ir jūsajās dāvanas. Jūs teicāt, kad ir nozagts. Es viņus atradu. Zini, Es teicu, davai, Griņš! Tā mājās pazūd! Viss! Pietiek! Vecīt, es ļoti priecājos, jo zini, Lūdzu, kāpēc mājās! es drīkst paturēt. Jo labais vienmēr Artūru uzvar. Es- Labais, es ja tu viņu darīsi aizdevu. labus darbus, tev atnāks atpakaļ 10 kārtīgi, Artūr, un varbūt pat vēl vairāk. Tāpēc vienmēr ir jādara labi darbi. Es aizinu to Griņšu. Apskatāmies tiešām. Ir! Dāvanas, viss kārtībā. Es jau jūtu pēc svara, Artūr. Paldies, Es jau veci! tālu gabalu es jūtu, cik viņas bija smagas. Vecīt, tiešām, Man liels, nekas nav liels tev paldies. Jā, Labi, ka paldies tas jums. trakais Griņš ir prom. Paldies jums! Paskatieties, paldies, ka tu man izizināji ar to S-klases Mercedes. Paldies tev, es nekad nebiju braucis ar tādu mašīnu. Nekad. Es jūtu, kad viņi Pats tik labi trakākais iet. jau tas ir, vecīt, ka es pirms tev izzināju. Es teicu, atstāj tās dāvanas, lai neviens nepaņem. A tu beigās viņus tāpat Jā, atradi. man arī tāpatās likās, kad neviens nepaņems. Bet es esmu ļoti priecīgs. Un es tagad pastaigāju un skatos, jums tik daudz jaunas mašīnas un tik smukas, visas tīras. Man pat, kā saka, nav ko teikt. Es varu vienīgais pateikt, auto 2000 LV. Un viss tas pasaka visu. Tas pasaka visu, Artur. Labi, tad ko? Laidīs tālāk! Laidīsim tālāk. Ok, Paldies tev, gaidīsim Jānis. tad tev Jā, nākamgad. Paldies. Cerams, jā. ka mēs labi uzvedīsim. Raksti vēstuli. Rakstīšu. Uzrakst vēl kaut ko trakāk iedomājies. Labi, Laiks kaut ko ir. vēl lielāku. Vēl lielāk. Ok, sarunā. Paldies, vecīt! Liels paldies, vecīt. Jā. A, ko man ar Griņšu darīt? Es jau viņu aizinu Aizim mājās? viss, jā. Viņš jau ir Viss, prom. viņš Fū, vairāk tad nebūs. ir viss, vecīt. Jūs droši varat mīloties. Atkal gaišums ir virs Atkal mums, ir dāvanas gaišums, ir. Un viss mums ir. Super, liels Viss mums paldies arī tev. būs. Tev zini, kas vēl vecīt jāpasaka? Lai ielaiko, lai piesako, lai raksta komentārus, kā patīk šī sērija. Un, nezinu, lai vienkārši turpina sekot Auto 2000 visādās platformās līdzi. Bet savā valodā varbūt pasaka Jā, kaut kas ko. tā pagad platforma, kas tas ir? Tas ir, Kur vilciens ir tur? Nē. jā, tā kā perons varētu tā Aha. teikt. Nu jā, jūs sapratāt, vai ne? Jums, mīļie skatītāji, ir jāseko līdzi visādās platformās. Es zinu, varat sekot sociālajos tīklos, kas katra mājās kāda tīkla ir. Kāda tīkla ir, tādos sekojiet līdzi Auto 2000 LV. Un padalāties ar video, ja jūs zinat, padalāties, pastāstāt savam kaimiņam, pastāstāt radiniekam, būsiet kaut kur jaunā gada svinībās, noteikti pastāstāt par Auto 2000 un par šiem brīnišķīgajiem puišiem, par brīnišķīgajām mašīnām, par S-klases Mercedesu. Un neaizmirstat arī pastāstīt par Amoraku, kur kravas nodalījumā es atradu tās dāvanas. Kaut kā Mums jau tā. godīgi Pamoroka arī sērija ir apakaļ. Jā? Jā, Noskaties, Noskaties. Es noskatīšos, Tu, kad jā. visu izdara, ka tev ir brīvais Bet laiks tas slēdz iekšā YouTube. Amoraks arī ļoti laba mašīna. paldies. Labi, paldies jums. Viss labi, Atā, turieties, vecīt. puiši. Atā. Bet ko mēs vēl gribam, kamēr vecīts gāž prom? Mums ir baigais variants neslēdz prom, jo Volkswagen Caddies ir tagad pieejams tirdzniecībā. Baigā bomba vēl neesam ielikušies esā. Tev ir brīnišķīga iespēja viņu tagad redzēt, apskatīt un nedaudz ātru ieskatu Artūrs pateiks arī pa Caddy. Kā tev patikās YouTube sērija? Ļoti labi. Bet mums ātri jāpārdod Caddies. Piedzen ārti šo ātru Caddy. Kaģiku? Jā. Mieri. 4,999. 4,99. Jā. Super cena. Šis Caddies bija kam? Salaveci. Jo Jā. Salaveci beigās kas bija?
Tas noslēpums. Nē, tas nav noslēpums. Mans pāters bija salavets, viņš mēģina tirgot kaģiku. Gan jau varbūt kāds, kas ar labāk dzirdēja, kad vienāds balss, ne? Ļoti Saka, tuvu, jā. kad ir tuvu. Kad tu saki, tad jā. Nu, tā kā jā, salaveču kadī, tirgojam salaveču kadī 4,99. Nu, rāda uzreiz, kas cilvēkiem interesē. Pirmais kaģikam ir rūs vai ne? Šiten? Nav. Šiten? Nav. Nu, slieksnīt, nu labi, šitam piepļats kāds. Šitam nekas traks nav. Vispār nekas. Tālāk. Tak slāpē nost, parādīs kadī. Baigais plus šitam kaģikam. No? Kāds? 7. Bet nav tās 7 vietas. Nav beņķa aizmugurē, bet ir 7 sēdvietas. Šrotā atradīsiet. Nu, tālāk, pagaidām, viens sāns bez rūs. Nu, labi, tur tāds kraciņi. Šeit ir rūsa, varat nākt apskatīties. Jā, nu, labi, šeit ir rūsa. Citi teiks norūsēs, bet tas priekš kadī nav nekas. Tas normāli. Numuri netirgojas uzreiz, tie ir ne. O, nē, tie salavecītim glabāšanā kā nekā 2000. Nu. Tālāk, nu, spārns. Ok, viens spārns ir. Tev vajadzētu Viņas var nopirkt. Var nopirkt, jā? Jā, jauns. Šitas izskatās, ka salavecīts jau ir taisīs. Nu, viss, pa lielām. Vāks aizmugurē. Bet pa lielam vistrakākās vietas, kas ir? Spārns. Spārns viens, Jā, ne? jā. Nu, pa 4,99 tādu laifiņu varētu pārdot. 7-vietīgi? Jā. Jā. Bet nav 6. 7. vieta. Liksim tā, ka klases vakarā apkārt. Nav viņas iekšā vispār, jā? Nav. Nu, nav. Es nezinu, kas tur iekšā. Pagās, wow, salavets un dāvans vēl. Tā izciet. Jā. Nu, jā. No 6. 7. vieta nav. Jostas ir. Bet jostas ir, jā. Pasē arī ir. 4,99. Tas, kas skatījās šo sēriju, te ir lieliski iespēja iegādāties šito, vai ne? Jā. Filmēsim arī TikTok, parādīsim atkal cilvēkiem kādu. Kas ir baigais plus? Autiņam ir apkops veikts laicīgi, zobsiksnes mainītas, eļas filtrs. Bet vēl jau ir vasaras diski līdzi. Vēl ir vasaras diski. Šitie ir lodziņi ziemas diski bleķiniekiem, bet vēl ir vasarnieki. Tā kā jā. Kā mēs sakam, ja nekaulēsies pa cenu diski būs līdzi. Ko vēl TikToks? Nu, ir TikToks. Vai ko mēs darām, šitos neslēdzam? Šitos neslēdzam Artūru ārā, jo mēs tirgojām Volkswagen Caddy pa. Kadiju 4990. Kadijs ir ļoti lielā stīgā ar vienu nopūšu, Spārnu. bet tas skaitās nopūs. Nu, tas ir nedaudz sarūsē. Kadijam numuri nenāk līdzi. Tātad šeit šis sāns bija viss ok. Te bija nedaudz. Labi, kas vēl? Te bija spārns. Rāda spārnu. Nedaudz. Bet arī nekas traks. Caurumi nav. Un viss. Un viss. Un vāks aizmugurēs vesels. Kas tev ir jādara, ja tev interesē Kadijs? Jāraksta mums. Tieši tā. Un jābrauc pie mums uz Zemītes L11. 4,99. Un brauc mājā. 2-litrīgs bez turbīnas. Ekonomisks. Tas ir labi vai slikti? Nu, citam labi, citam slikti. Tas ir labi, jo Tikai eju nē, labi, turbīna protams. nav. Tieši tā un ekonomisks. Iet uz gaisu. SDI. Man liekas, ka pluss. Tā kā, Tikai. ja interesē Kadijs droši auto 2000.lv, nu mājaslapā nebūs saržu. Nu nekas. Lai redz, ka mēs esam te. Jādavā, Viss, priecīgs Ziemassvētku teikās. Tā mēs uzfilmējām nelielu arī TikTok video. Bet viņš jāsagodina, jo saulēcītim nāk jauns autiņš. Jā. Nu. Drīzumā var apsīties kāds. Drīzumā var apstīties kāds šarāns. 10. gada saulēcītis paņem šarānu. Bet kāpēc mums jānotirgo pa 4,99, lai viņš atsistu šarānu? Jā, tieši tā. Šarāns automāts pusādi. Jā, Smuka krāsa. labs. Jā, 103 kW. jā, Tie ir baigi labie motori. jā. Volkswagen. Labākie. Bet šitas tiešām arī Kadijs labs, kam interesē, tas labi. Un noslēgumā vispār bija sērija Porsche, izdevies vakars, Griņš bija labi, Ziemassvētku vecītis labi. Paldies, ka laiko, paldies, ka subscribe, kas vēl jāsaka. Nu, lai izdevušies svētku visiem. Jā, un tiem jau, kam punči pilni, paldies, ka skatījāties. Tiem, kam vēl ir pustukšs, dod iekšā, lai ir pilni. Zirņi pēsti, kāpos apēst, cūks, čukurīts. Viss kā pienākās. Viss kā pienākās, sēdaties vēl mandarīnas daudz. Un kad mēs strādājam vēl? Katru dienu! Galīts jau ciemos. gribēja brīvu. Nē, mēs strādāsim katru dienu, bet uzraksts varbūt WhatsAppiņā Jā, laicīgi. pirms, Tad jau jā, lai zina. attālināt varam atvērt placu. Starp citu, mēs varam atvērt placu attālināt. Kuram tā vēl ir? Jā, un tā ir arī cilvēks skatījusies. Jā, jā.
Un ko vēl, Kalvīt, uz priekšu kaut kāds sērijas mums ir jau šo svētdienu. Jau Šo šo svētdienu slēdz iekšā 8. sērija pa BMW. Kā tu umņiči pa BMW? Ar Robi, ko? BMW eksperti. Tā kā paldies, ka skaties. Slēdz jau svētdienu 8 un tiekamies atkal.